Kā pirmos es gribētu lūgt, es nezinu, vai jūs visi, vai viena grupa, mana Rīga, sīkāk viņi izstāstīt paši, veidojot tādas mākslas instalācijas. Un, ja es pareizi saprotu Diāna stāstīs, grupa sastāv no Diānas Zamurājevas, Kristīnas Zamurājevas un Jāna Ķīnesta, kas visi ir pietiekoši kolorītas un interesantas personības, bet man visvairāk patika, ka Diāna sevi stāda priekšā kā Rīgas evaņģēlistu. Lūdzu, Diāna. Tad es šodien esmu ar saviem kolēģiem šeit, lai jums pastāstītu par pagalma apdzīvošanas projektiem, ko mēs veidojam šovasar. Principā tas, uz ko es jums vēlos pastāstīt, ir kāpēc, kā un kas šie jautājumi. Tātad, kas ir Mana Rīga pat pēc būtības? Mana Rīga ir pilsētu iniciatīvas portāls, galvenokārt, kur mēs nodarbojamies ar to, ka mēs stāstam rīdziniekiem, kas ir Rīga, kas tur ir forši. Mēs ļoti gribam, lai rīdzinieki novērtē to vietu, kurā viņi dzīvo, atklāja kaut kādas lietas, kur viņi agrāk nav pamanījuši, redzējuši. Un tā ir mūsu galvenā ziņa, pastāstīt jums, rīdziniekiem, kas tad šeit īsti ir. Kas ir tas foršais, kas mums ir Rīgā un kādi šeit ir tie procesi un notikumi. Tajā pašā laikā arī mēs nodarbojamies ar nosacītu tādu urbāno pētīšanu un pieredzēšanu, uz ko arī ir vērts mūsu šīs vasaras projekts. Jā. Tātad mēs, Mana Rīga, tālāk, kā mēs to darījām, kas ir mūsu pieeja. Mēs uzskatām, ka ik viens Rīgas iedzīvotājs ir eksperts pats par sevi, jo mēs esam tie pilsētas lietotāji, tad mēs vislabāk arī zinām, kas šajā pilsētā ir, kas te notiek, kas šeit strādā, kas šeit nestrādā. Mēs neizmantojam nekādas teorijas par pilsētām, urbānismiem. Tas mums noteikti ir ļāvis pieļaut daudz kļūdas, no kurām mēs varējām izvairīties, bet tajā pašā laikā tas mums noteikti ļāvis izvairīties no kaut kādiem rāmjiem, kas mums būtu uzlikti pirms tam, un kurus ievērojot, mēs iespējams nebūtu nonākuši pie tiem secinājumiem, mēs nebūtu izdarījuši tās kļūdas, kas mums ir noveduši pie vērtīgiem secinājumiem šī projekta ietveros. Jā, mēs izejam uz tādu zināmu provokāciju un eksperimentu, bet tas, jebkurā gadījumā tā ir tā mūsu iniciatīva, kā mēs iejaucamies. Tā ir tāda mikrointervence Rīgā, Rīgas mikrorajonos, ar tādu vienkāršu konceptu kā vietrade, kas sastāv no 3 lietām. Vienkārši, ātri un lēti. Un to es jums parādīšu, kā tas ir noticis ar konkrēto projektu. Tā, šo vēl ne. Mūsu projekts sastāv no 3 pagalma projektu atdzīvošanu pasākumiem, kas notiek 3 dažādos rajonos. Tātad tie bija Zolitūde, Vecmilgrāvis 1 un Toņkalns. Zolitūdē mēs ieradāmies piekdienas rītā, mums atveda mūsu paletes, lielā smagā mašīna. Mums bija tualete, viss bija brīnišķīgi, visi esam gatavi sākt strādāt, paletes ir izliktas, kas notiek, ierodās pašvaldības policija. Labrīt, kas te notiek, cilvēks sūdzās, kaut kas jau nepatīk. Okay, mēs visi saskaņots, papīrus mēs parādām, varam turpināt, viss ir brīnišķīgi. Šeit jāsaka tā, ka te ir svarīgi runāt arī par to paletes dzīves ciklu. Jāsaka tā, ka Zolitūdē mēs uzbūvējām galdus, krēslus. Principā bija reāli izveidots stūrīts, kurā var iet, sēdēt. Tas notika Aniņmoža bulvārī, kas ir diezgan liels starp abām Zolitūdēm liels laukums, kurā principā iet cilvēki, kas taidzināt savus suņus. Citādi tas ir laukums, kuram vienkārši iet vienmēr cauri vai garām. Kas notiek? Pirmajā vakarā mums ir tvīts ar bildi, visi forši mēs izmantojam, cilvēki iet uz turieni, iet arī ar suņiem, staigāties, iet tur sēdēt jaunieši. Viņi jau to uztver kā ļoti tādu savu vietu, viņi pat viņu pielāgo tādā veidā, ka tās mēbeles viņi paši tur sanes, kā viņiem vajag, kā viņiem ērtāk. Diemžēl pēc 2 nedēļām viss ir nopostīts, cik vien var būt, un tas viss tiek aizvests prom. Vienīgie 2 objekti, kas tiešām labi nostrādāja, bija šūpoles. Principā šūpolēm bija rinda. Un otra lieta bija soliņš, ko mēs nolikām blakus esošā autobusu pieturā,
kas arī tur nostāvēja līdz nezinām iemeslu dēļ pēc atsliecinieku vēstījumiem Rīgas satiksme viņu aizved prom. Principā šobrīd tā ir stāvvieta, kurā soliņa nav. Kad soliņš tur bija, tad viņi izmantoja cilvēku, tur sēdēja tantiņas, lika mantas. Vienmēr sakot, šis bija tiešām tāds objekts, kas bija ļoti noderīgs. Tātad tā bija Zoltūde. Tālāk Vecmilgrāvs. Uz Vecmilgrāvu mēs braucām ar kādām vien domām var iedomāties, ka tur nebūs labi, un izrādījās, ka tur bija brīnišķīgi. Tā ir tāda, mēs bijām Vecmilgrāvī 1, Ēmas un Vecmilgrāvī ielas stūris, pārsvarā tur ir zemā apbūve, un mēs šo projektu veidojām vecajos kortos. Labā ziņa ir tāda, ka principā šī vieta jau pēc noklusējuma bija tāda, ko cilvēki vēlējās, ka tur kaut kas notiktu. Pati Vecmilgrāva biedrība vēlējās, ka tur kaut kas notiek, un arī vietējā pašvaldība bija atsaucīgi. Mums noteikti par labu nāca tas, ka blakus atradās dienas bērnu centrs. Tas nozīmē, ka šī kopiena atnāca arī pie mums palīgā, un mēs tur izveidojām volejbola tīklu, krēslus, solus, galdus. Un principā šie objekti arī tur ir diezgan labi saglabājušies. Tad mums bija Torņkalns, tādā diezgan jaukā skvērā, Vēja un Jelgavas ielas stūrī, kur sadarbībā ar bērniem, kas bija atnākuši tā kā palīgos, mēs kopā izdomājām, ka tas būs štābiņš. Un tad viņi tādām žēlabainām acīm stāstīja, ka apkārt, kur nav vispār viņiem, kur iet paspēlēties, un lielajās jaunajās mājās tur viņi nedrīkstot iet, un tad viņi bija ārkārtīgi priecīgi par to, ka štābiņš ir. Dzīves cikla ilgums 2 dienas. Vienkārši štābiņš pazuda kā no zemes virsmas noslaucīts. Principā tāds sajūta, ka būtu helikopters nolaidies, viņu aiznes prom. Mēs varam izteikt tikai minējumus, kur viņi ir aizgājuši. Visdrīzāk, ka malkā. Protams, es būtu vēlējusies, ka tas štābiņš būtu, piemēram, aizgājis uz kādu citu pagalmu, bet to joprojām būtu izdarījuši bērni. To, diemžēl, es nevaru pateikt. Vienīgā lieta, kas savieno visus 3 rajonus, visur tika uzstādīts šūpoles, kas darbojās ar vienkārši apbrīnojamu veiksmi. Šūpoles ir tiešām kaut kas, kas ļoti strādā, acīm redzot, tas ir ļoti saprotams koncepts. Ar atsevišķi, principā Zolitūdē vienīgais objekts, kas tiešām vēl ir palicis, ir šūpoles. Arī Vecmilgrāvī šūpoles ir, Torņkalnā šūpoles tika nogrieztas, bet viņas tika izmantotas pirms tam aktīvi. Tātad, kas ir mūsu secinājumi pēc šiem projektiem? Principā galvenais secinājums ir tāds. Uztaisīsim eksperimentu. Es tagad skaitīšu līdz 10, un mēs kopā visi aplaukšanāsim plaukstas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tagad mēs katrs skaitām pēc teiks 10 un aplaukšanām. Lūk, ar to es vēlējos jums pateikt, ka cik mēs šeit esam visi dažādi, jo mums 10 un laiks nav viens un tas pats koncepts. Tikpat ļoti arī mēs, Mana Rīga, uzskatām, ka arī mikrorajoni ir pilnīgi savādāk. Mēs nevaram pieiet pēc viena šnits pie visiem projektiem. Cik ļoti mēs baidījāmies no Vecmilgrāvja, tik ļoti tas bija lielisks, cik ļoti mums likās, ka Zolitūde, kā mūsu bērnības rajons, būs atsaucīgi un forši, tik ļoti tur vienkārši tika visa nodemolēts, cik vien ātri tas bija iespējams. Tieši tas pats ir jāsaprot, ka katrā rajonā būs savādāk, tieši tāpēc, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi pieiet ļoti individuāli tādai lauku izpētei, kas notiek katrā rajonā. Tātad, atgriežoties vēlreiz pie secinājumiem. Principā viens no galvenajiem secinājumiem, ka vidi transformēt ir ārkārtīgi vienkārši un lēti. Tās pašas palešu mēbeles principā nemaksā neko, vai nu mēs viņas dabojam no veikala, vai nu nopērkam platu gabalā, pārējais ir tikai investīva un darba spēks. Tātad uztaisīt soliņu, sēdējumu, kaut kādu sēžamo stūrīti kaut kur ir ārkārtīgi vienkārši, ir nepieciešama tikai vēlme. Objektu liederība ir jāsaprot, kas ir tas nepieciešamais šajā konkrētajā vietā. Teiksim, mēs uztaisījām sēžamo soliņu. Es pieļauju, ka tā bija ļoti laba doma, bet problēma bija vieta. Vietas izvēle ir ārkārtīgi svarīga. Zolitūdē tā bija nekuriene. Tas bija starp 2 rajoniem, liels laukums, kas nevienam nekad nav piederējis, nevienam tur nav personīgā piederības sajūta. Tad arī tur tie objekti tika uzstādīti. Principā tas bija svešķermenis, iejaukšanās it kā nevienam nepiedarošā teritorijā, bet tajā pašā laikā nē. Tas nevienam nepieder, bet to neviens nerūpēsies.
Savukārt Vecmilgrāvī, ņemot vērā, ka tā vieta vispār bija blakus dienas centram, tas nozīmē, ka tas dienas centrs viņi pat uztver to kā savu rūpi, ka viņi ies un tur uzkops, ka viņi skatīsies, lai tur viss kaut kādā kārtībā būtu. Nu jā, un Torņkalnā tas arī bija ļoti foršs skvērs, bet principā nekur nekādu apdzīvotu māju riņķī nav, acu virsū tur nav, tātad tie objekti pazuda vispār nevienam nepamanot. Un šeit mēs nonākam pie ārkārtīgi svarīga faktora kopienas nozīme. Tāpat kā lielā talka darbojās tieši tik brīnišķīgi, tāpēc, ka mēs visi kopā ejam un tur daram. Ja mēs izietu ārā viens, visdrīzāk, ka tie 100 aci rajonos mums skatītos un domātu, ko tas trakais tur ir izlīdz ārā, vai viņš ir simtlatnieks, vai viņam vienkārši nav ko darīt, kas tieši ar viņu ir, kāda ir viņa problēma. Tanī brīdī, kad mēs to daram kopā, mums uzreiz ir leģitimitāte kaut ko darīt, mums ir kritiskā masa, lai arī citi mūs kaut kā tolerētu. Lūk. Un vēl ir, protams, svarīga lieta – saskaņošana. Nu, principā ir skaidrs, ka šos projektus, ja mēs nebūtu saskaņojuši, nebūtu tapusi ne puse no šī visa, kas tapa. Kā jau Zeltūdējs minēja, pēc 15 minūtēm, kā mēs tikko bijām ieradušies, bija klāt pašvaldības policija. Mums bija visi papīri kārtībā, ja mums nebūtu papīru, mēs ar tām savām palešu kaudzēm varētu arī iet prom droši. Diemžēl jāsaka arī tā, ka tā ir tāda zināma tā kā saskaņošanas vergturība. Mums ir jāiet pie vienas instances, pie otras instances, lai uztaisītu tādu vienkāršu projektu. Mēs kā organizācija, kurai ir iedot šī projekta realizācija, iedot naudu no Rīgas domas Izglītības, kultūra un sporta departamenta, mēs visu darām legāli, mums ir apdrošināšana, mums ir saskaņojums ar 2 instancēm, mums ir visi papīri, viss, kas ir nepieciešams. Iedomājieties, ja tas ir vienkārši cilvēks pagalmā, kurš vēlas uztaisīt smilšu kastu bērniem, kurā brīdī varētu sākties problēma. Cik tālu mēs varam iet ar šādiem projektiem, objektiem, cik tālu mums vienkārši to neļaus darīt. Tāpat tā kā ar Rīgas satiksmes pieturā nolikto soliņu, es pieļauju, ka viņš bija ārkārtīgi noderīgs kaut tām pašām vecajām kundzītēm, kas nāk ar somām. Šobrīd tur nav nekā. Lūk. Nu jā, un vēl, protams, arī ir mazliet skumji tas, ka ejot saskaņot šādu projektu, kas principā, kuram nauda ir dota, ir akcepts no Rīgas domas, mums pasaka, kāda vispār šitam ir jēga. Nu, tas arī, protams, ir mazliet tā skumji, ka tanī brīdī, kad mēs vēlamies kaut ko darīt, ir mums vienkārši mēģina likt sprunguļus riteņos. Jā, tā ir tā skumjā lieta. Tā, un tagad mazliet no bildēm, mazliet priecīgāk. Tātad šis ir pirmais Zeltūdes pagalma apdzīvošanas projekts. Šeit mums ir tikko atvestas paletes. Principā tas ir tas pats moments, kad ierodās pašvaldības policija. Mēs ar viņiem, protams, parunājāmies, pasmējāmies, viss bija kārtībā, bet papīriem vajadzēja būt kārtībā. Tas mums arī viss bija. Šeit ir Vecmilgrāvis. Tie ir no dienas centra bērni, kas bija atnākuši. Mēs kopā, principā, vienmēr visos projektos mēs vienmēr ņēmām vērā viedoklī, ko vēlās bērni šajās vietās. Tieši tāpēc Torņkalnā bija štābiņš, un Vecmilgrāvī bija volejbola laukums un galdiņa krēsliņi. Tas ir veids, kā izskatās palešu mēbele. Šī ir Zolitūde. Principā tas, kas bija beigās. Vēl viens no secinājumiem, jūs redzat, stūrī ir futbola vārti. Brīnišķīga ideja, viena liela kļūda. Viņi izstās viegli salaužami. Kad kaut kas izstās viegli salaužams, tas arī tiks ļoti ātri salauzts. Tā arī notika. Pirmajā vakarā viņi vairs nebija. Viņi bija garzē. Pārējais bija tāds grūtāks laužams darbs, tas turējās ilgāk. Un šis ir Vecmilgrāvis štābiņš. Tieši tāpēc es jums teicu, es nesaprotu, kā viņi dabūjuši prom, jo principā tur vajadzētu helikopteri. Tas ir divstāvīgs štābiņš, kurš vienkārši pazuda. Šis ir Vecmilgrāvi projekts ar ārkārtīgi laimīgiem bērniem. Lūk. Tā kā tas ir īsumā par šo projektu. Šeit ir maza informācija, kuru mums var atrast un kā mums var sazināties. Mums var atrakstīt, ja ir kaut kādas vēlmes, intereses jautājumi. Tā kā es ceru, ka es izstāstīju tā, ka jums tapa skaidrs, par ko bija šie projekti un kā mums apmēram gāja. Lūk. Jā. Tas laikam arī viss. Nu, diezgan eleganti. Diezgan eleganti pieeja. Varētu būt interesants, vai kas būtu tieši noticis, ja tā policija nebūtu, bet jūs nebūtu saskaņojuši un policija nebūtu atbraukusi.